Apsveriet fotogrāfijas pievienošanu vai nepievienošanu savam CV. Šobrīd ir dažādi formāti, un ir formāti, kuros ir paredzēta tā fotogrāfija, un ja tāds un gribat izmantot, tad vislabāk ir neatstājiet tukšu vietu, noteikti lieciet bildi, bet ja liekat bildi, tad atcerieties, ka jūs piesakaties uz amatu. Tad vairāk vai mazāk tā būs vai nu formāla bilde, vai kaut kā šī bilde raksturos to vietu, uz kuru jūs pretendējat, iespējams, kaut kā tas iet kopā ar jūsu iepriekšējo amatu, un tas būs noderīgi šim amatam, ja, tad tādā gadījumā tāda bilde būtu piemērota. Savā praksē esmu saskāries ar dažādām fotogrāfijām. Meitenēm bieži vien patīk likt ļoti tādas smukas bildes, bet dažreiz ir gadījies tā, ka viņas, piemēram, tajā vienā bildē, kas CV ir ievietot, viņas ir 3. Un tad pašam droši vien jāizdomā, kura tad ir tā īstā. Citreiz atkal ir tā, kad ir bijusi skaista fotogrāfija, bet tajā bildē ir bijuši vairāki cilvēki, un tad tas otrs cilvēks tiek nogriezis nost, bet, diemžēl, paliek redzama tikai, piemēram, roka uz vidukļa vai ap pleciem, tā kā noteikti no šādām bildēm arī jāizvairās. Vai puišiem patīk zīmēties pie foršām mašīnām, ja, un tad ir kaut kur viņš ir atstutējies pret mašīnu. Ja. Atkal kapitāla bilde, kapitāla mašīna, vai tas dar šim konkrētajam amatam, iespējams, ka nē. Ja. Tātad no tādām bildēm noteikti arī vajadzētu izvairīties. Bet likums saka to, ka mēs fotogrāfijas drīkstam nelikt, un tas ir atkarīgs tikai no mums. Liekam vai neliekam.